Šodien bija pilna apjoma mācības. Izspēlējām negadījumu ar gaisa kuģi, kurš izvairījās no sadursmes ar sniega tīrītāju dēļ komunikācijas kļūdas. Tuvākie dienesti, kas ir šeit, tie arī šodien ieradās, jo, ja kaut kas šeit arī mums kādreiz notiks dzīvē, tad arī tie būs tie dienesti, kas mums brauks palīgā, un ar tiem mums arī būs jāstrādā. Mums bija degšanas vietas, mums bija simulēts nolūzuši spārni, kuros ir iekšā degviela. Mums bija izveidots kontrolēti ugunsgrēki, kuri bija iekšā mucās, un iekšā lidmašīnā mums bija 8 cietušie, kurus arī tad nācās apgrūtinātos apstākļos vilkt ārā. Izspēles ir svarīgas, lai pārbaudītu ugunsdzēsēju gatavību, dienestu gatavību, un mums tieši no ugunsdzēsēju skatu punktu vissvarīgākais šajās mācībās ir tieši tā sadarbība ar valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu, ar NMPD, ar mūsu iekšējiem dienestiem, komunikācija, sadarbība cilvēku, roku rokā strādāt, kā mēs to visu varam savienot kopā, kad divas dažādas struktūras strādā pie viena noteikta mērķa.